Sveiks! Parādīšu tev šodien Husāra kabiju pauču. Tātad šis ir manējs personīgais tropikā. Jau kaut kādu vairāk kā gadu lietoju. Uz vietas mums šobrīd ir tropiks, multikams un parastais. Principā ejošākie tādi kamuflāži, NATO gan multikams, gandrīz oficiālā NATO kamuflāža. Tropiks ir tumšāks, diezgan labi strādā Latvijā. Latvijas platumgrādos esam redzējuši, domāju, daudzi redzējuši spāņus, viņiem ir arī tropiks, nav gluži, neoficiālā kopija, bet, principā tie paši toņi, tas pašs krāsas gamma tā pati strādā diezgan labi, multikams arī strādā pietiekami labi, nevajag tos klausīties Range Greena lobētājus, bet ir arī Range Greens, kojots, melnais pasūtāms, ja vēlies raksti mums, Principā, kas tas ir, pastāstīšu, parādīšu multikam piemēru, viņš bišķiņ gaišāks, vieglāk kontrasts redzams, vieglāk redzēt dažādas lietas. Tātad, kā viņš nāk, tas ir paučs, un iekšā mums ir uzreiz arī nāks jostiņa, ko mēs varam izmantot, lai uztaisītu viņu pār fenīpeku, vai arī slingbēgu maziņo, ja negribās nesāt jostas, uz jostas var crossbody tā saucamo taisīt. Ātri noņemama uz bakļiem, tātad pat, kad viņi iestiprināta, varēs, jostu ātri noņemt. Un tātad, bet var izmantot arī kā pauču. Mums vajag 4 platumā slotus, vajag pauzu. Un principā tas uzmontēt var gandrīz jebkur. Varēs lietot arī kā admin pauču. Gan admin paučam viņš ir diezgan milzīgs, ja neesi pārāk plats, būs grūtības ieplecot ieroci. Bet mums, teiksim, daudz klienti izmanto viņu kā tādu komandieru, tā saucamo pauču priekšā uz makpaučiem uzmontē, Un tur viņš ideāli iedarās, viņš nav pa lielu, nav pa mazu. Salikt var ļoti daudz. Principā, ja izmantos kā admin pauču, tur ies vislielākie telefoni iekšā, viss, protams, proktraktori, rakstām piedarumi. Iekš parādīšu bišķi vēlāk. Tātad 4 platumā, bet kas vēl ir, mums ir ar tādu nopērkot atsevišķu tādu pauču hengeri. Ir 2 varianti, ir šāds uz 6 slotiem platumā, un ir uz 4, ko es iesaku, teiksim, kabījiem paņemt 4-nieku, un to varēs tad pārtaisīt kabiju par hengeri, Protams, principā šo var nopirkt un izmantot ar jebkuru pauču, kam ir vai 4, vai 5, 6 platumā, Tātad tas ir tāds universāls adapteris, bet kabījiem un 4-7 paučam no Husāra, par to citreiz parunāsim, viņš ļoti labi der. Un, viens izņēmums ir tas viens slavenais Latvijā brands, kur viņi tur Malaizijā, Taizemē ražo, Vietnamā. Saka, ka viņi tur zinat, no kuras valsts, Pat patiesībā Āzijā ražots, pārcenots, tik nereāli. Tiem, man liekas, ka vajag kaut kādu tur adapteri vai kaut ko. Tas ir tāds bieži raksturīgs tiem pārcenotajiem, lētajiem Āzijas brandiem, kas prasa milzīgu naudu, un tur, ja viņi negrib, lai tu papēti, izpēti, pieredzes guvis ar kaut kādu citu ražotāju, kur tad, jo uz viņu fona, tad viņi izskatīsies, pats saproti, Un tātad, Husāram nav neviena produkta, kas ir proprietary Husāram, izņemot tur rāvējus, bet pat tie ir ar kraju sadarīgi, uz plate carriera, tā kā principā, un šis adapteris arī, jebkurš paučs, kas ir 6 vai 4 variantā platumā, varēs izmantot, pārtaisīt par hengeri. Kabijas tāpatās. Tad aizmugurē mums ir hypalons, kas ir tāds gumijas materiāls. Tie, kas ir pazīstami ar kraju, zina, ka uz JPC pleciem viņš ir, bet tur viņš nepareizi bišķiņ izveidots, pat labie brendi kļūdās. Nav tā kā nepareizi, bet viņš vienkārši nav tik izturīgs, viņš ar laiku bojājas, kas JPC pielietojumam nav slikti, jo viņš ir domāts sofiem, kam ir konteiners ar ekipējumu, viņi vienu saplēš, paņem jaunu un visu. Bet Husāram tas ir tāds signatures,
Hypalonu viņi izmanto gandrīz visos produktos, un ja viņu pareizi iešūt, kā tas ir te, jā, no visām pusēm, viņš ir papildus iestiprināts, viņš ir nereāli izturīgs, viņš korduru pat tur, grūti salīdzināt, bet viņš visticamāk ir izturīgāks pat par korduru. Teiksim, šitie mounti, jā, viņi, teiksim, praktiski būs nesaplēšami, jā. Kordura, viņi tur mēdz izirt kaut kas, šis, praktiski neiznīcināms materiāls. Protams, viņš bišķi aizsargās no mitruma, ja tu, teiksim, viņu nesās kā slingbēgu pret ķermeni, teiksim, ar kaut kādu komatšortu vai tēkreklu pat, jā, svīdīsi, viņš aizsargās kontentu pret mitrumu. Te ir gromets, priekš notek, ūdeni notecināt vai kaut kādus maziņus gružus. Tas ir svarīgi, jo pati kordura pati pa sevīm, teiksim, nav ūdens drošs materiāls. Tā, ūdens izturīgs viņš ir bišķiņ, jā, bet ūdens drošs nav. Ja mēs iemērcamies kādā upē, izejam cauri, jā, mums vajag vai notek. Šie grometi mums ir 3 vietās, visiem nodalījumiem, pēc tam parādīšu, jā. Tātad visi pilnīgi nodalījumi, viņi iztecinās cauri ūdeni un visādas mazākas gruvešas, jā. Tātad šeit arī ir, bet tas netraucēs, teiksim, tāpat Hypalons aizsargā pietiekami labi lielu to placi, jā, un tam paučam, tas tāpat ir ļoti efektīvi. Plus izturība ļoti liela, teiksim, ja nesās viņu kā dengleri vai kā fenipeku, ja tev ir kaut kāda kobras sprādze vai kaut kas tam līdzīgs, kordura var izbersties ar laiku, jā, Hypalons praktiski nerealistiski. Tātad mums ir mounti priekš jostas, ja, un šie ir dubultojas, ja tu gribi kā slingbēgu viņu nesāt, tātad mums vajag zem leņķa, ja, uztaisīt. Bet, ja tev ir G-huki, tu vari iekārt tātad šo pauču G-hukos, ja, papildus, kā vēl viens montēšanas veids, ja, tas tāds no. Tātad parunāsim par priekšā, nekā daudz mums ir velcro panelis, identifikācijas zīmēm, te lielie karogi neuzies, bet kaut kādi mazie un, protams, name tape, jā, pakāpes, jā, visādas asins grupas tam līdzīgas mazāki, jā. Te nav tik liels tas fields, bet pietiekami. Tātad mums ir viens plakanais nodalījums, kur var ielikt, teiksim, ja ikdienā nesā maku, kredītkartes, kaut kādas identifikācijas kartes, man, teiksim, ja tev mācībās jānēsā līdzi, tas kekkārts, tā saucamais, jā, viss kaut kas, jā. Tātad plakanā kabata un pati, lielā galvenā kabata. Šis paučs nav clamshell, tad viņš neverās pilnībā, jā. Tas ir labi, tātad mums bišķi aizsargātāki, ka iekšā saliekot kaut ko nevar izkrist, jā, jo rāvējs pilnīgi neatverās. Tad mums būs diezgan droši viss, ja kaut kādu trausu, teiksim, telefonu ieliec iekšā vai kaut ko. Un abi nodalījumi ir aizsargāti ar rāvēju, kas ir mitrum noturīgs, jā, vai pat ūdens drošs var teikt, jā, bet, es teiktu mitrum noturīgs. Tātad, jā, mēs viņu nesājam ikdienā, vai pat mācībās kaut kur, mitrums netiks iekšā caur rāvēju, tas ir ļoti svarīgi, jo kordura, viņa diezgan, lietu viņa tur, ļoti ilgi, jā, viņa nelaidīs cauri. Viņa gan žūst ar pēc tam ilgi, bet lietu viņa tur pietiekami labi, bet ja rāvējs nav mitrum noturīgs, tur iekļūst viss mitrums iekšā, tas ir svarīgi, jā. Tātad, ja viņš nav mitrum izturīgs, tas paučs, viņš arī tā nav domāts, tāpat, ja tu plāno iet caur kaut kādiem ūdeņu šķersļiem, tad lietas iekšā visu, kas ir trausos, teiksim, elektronika, kartes, visu lietas speciālos paučos, kabatiņās, jā, papildus. Tā ar jebkuru pauču, kas nav dedicated ūdens drošais, teiksim, dry bags vai kaut kas tam līdzīgs. Šis nav tam domāts, bet viņš turēs lietu ideāli, principā esmu smagā lietu staigājis, iekšā ir bijis totāli savs. Tātad par iekšu mazliet pastāstīšu. Šitam ir atšķirībā no tā 4.7, par to citreiz parunāsim. Viņam uzreiz iekšā ir organizācijas diezgan daudz, ir elastīgie ulpi. Šī pusē ir tāda liela, te var kaut kādu blociņu, protraktoru iestiprināt, jā.
Un te ir divi izmēri mazāki, tādi kaut kādiem, teiksim, grūti kaut kādam mazākam kompasam, kaut kam tam līdzīgam, un pavisam mazie, rakstām piederumiem un kaut kādiem tādām lietām. Nazīši, protams, kaut kādas tādas lietas, multitūli. Ir divi šādi elastīgie, tur var iekārt, teiksim, karabīnītes, bet, teiksim, man patīk izmantot lightstickam, cam-lightam, ja? Un tīpaši, ja ir IR cam-lights, ja, teiksim, vai pat, krāsainais arī, teiksim, parastais arī der. Bet ar IR cam-lightu, teiksim, tu viņu samausi, ja tu strādā ar naktsredzamību pa nakti, ja, tu viņu salauzi, ieliec te, un tev ir paučā, atverot pauču, tu vari redzēt zem Night Vision paučā saturu, jā, vieglāk. Vai viņš dos kaut kādu light bleed? Protams, jā, bet ar jebkuru, jā. Gaismiņa, teiksim, sarkanā, viņa būs daudz spilgtāka, daudz redzamāka, ja pretiniekam, teiksim, vai pat nosacītiem pretiniekam nav Night Visions, tad, protams, IRs tev derēs. Ja tu izmantosi parasto redzamo gaismu, viņa gan spīdēs pa gabalu, bet mazliet tas paučs tomēr aizsargās, ja tu ļoti prātīgi atvērsi. Tas ir tāds viens no funkcionāliem, kas ir. Protams, ka te vienkārši var iestiprināt, teiksim, karabīnes kaut kādas, vai rakstām piederums ātrai piekļuvei, ja pildspalvu, teiksim, tad tev, teiksim, ja tev zināmā vietā, nevis šeit kaut kur jārokās, bet tev ir vienā vietā konkrēti pildspalva vai marķieris, kas tev ir vajadzīgs. Ir vēl iekšējā kabatiņa, kurai, starp citu, ir tā trešā noteka ar dīringu, tā tad atkal kaut ko piekārt, var, teiksim, ja. Un pats ar tādu filca materiālu kabatiņa ir pārklāta, te var kaut kāds papildus organizerus, mazos paučiņus pielikt klāt. Teiksim, Husāram ir ļoti daudz visādu battery holderi, ir, teiksim, superīgi, teiksim, CR123, jā, tur visādām ukturiem, Night Visionam var iestiprināt to mazo organizerīti papildus, jā, un izmantot tam. Kabata ļoti ietilpīga, ietilps ļoti daudz visa kā, principā lielais admin pouch, bet visādi citādi arī pielietojums. Ārpusē arī ir pāris ulpi priekšorganizācijas, te var iestiprināt principā lielos marķierus, pildspalvas jebkuras derēs, lightstickiem īsti nē, jo viņš vienkārši nav pats pa sevi tas pouch tik plats, jā, viņi bišķiņ tā nokrāsies, jā, bet, tam arī nav vajadzības, es domāju. Principā rakstām piederumiem ideāli kaut kādām citiem sīkumiem, teiksim, kaut kāds varbūt mazais lukturīts ir tie penlighti, jā, tie saucamie pildspalvas lukturis, tam būs ideāli ikdienā, ja tev vajag ziemā staigā kaut ko izgaismot, jā. Principā tā, rāvēja ir ar parakordu, bet papildus ir plasmas toggles, jā, tā kā diezgan ērti izmantot pat ar cimdiem. Bet, protams, labais tas, ka nav metāla, kas džinkst, jā, uzreiz ir tev klusais rāvējs. Rāvējs pats par sevi gan, protams, nav pavisam kluss, bet noteikti klusāk par velcro, vai ne? Tas arī, principā, tas arī viss tāds superīgs pouch, īstenībā superīgs fanny packs, milzīgs daudzums pielietojumu. Protams, ja tu ikdienā viņu taisies tikai kā fanny packu lietot, tad tu vari arī nogriezt šos mountus, ja tev viņi traucē. Man personīgi nav nogriezti, nekad nav traucējuši, viņi vienkārši tu viņus iestiprini un viņi nenāk vaļā, viņi tev netraucēs, jā. Vienīgais, ko es modificēju, principā ir rāvējs, vienu uztaisīju tādu high-vizu. Principā ikdienā ideāli pret, teiksim, militāriem pielietojumiem, protams, nē. Bet, ja izmantos to kā kaut kādu medsomu papildus, jā, teiksim, kaut kādu first aid kitu, tad, protams, var nomainīt rāvējus, nokodēt viņus, vai arī šos pašus nokrāsot ar teipu, jā. Un tad tu zinās, kur ir kabata kura, vai gan šeit ārējā kabata ir tiešām plakana, tur gan var salikt daudz ko, bet tas tā. Visticamāk, tu izmantos tikai vienu. Tas arī viss par šo pouchu, ļoti superīgs, kā teicu, ir vairākas krāsas uz vietas un ir pasūtāmas vēl.
Uzraksti mums ir kaut kādi jautājumi, kaut kādi, teiksim, grib apskatīt dzīvē viņus, droši raksti mums. Kabijs, superīgs produkts no Husāra, ražots Eiropā, cena ļoti adekvāta, salīdzinot ar to, kas cits ir tirgū, tīpaši Latvijas tirgū, superīgs produkts, diezgan inovatīvs un ļoti daudz pielietojumu, tīpaši, ja nopērc to adapteri Denglera, tad tev ir 3 vienā, bet tāpat ir 2 vienā arī bez tā pouch un fanny packs, slingbags. Var teikt 4, jā, jo arī kā slingbagu var izmantot. Es personīgi tā izmantoju, es viņu nesēju pāri ķermenim, crossbody tā saucamo, jā, nevis kā fanny packu. Bet, vasarā superīga lieta, večiem ir īpaši, zini, mums mazāk kabatu, ja jaku nenēsājam, jā, ļoti, ļoti forša lieta, fanny packs, slingbags, mazais maks, telefoni, visādas ID, atslēgas, mašīnas, mājas, visu to var salikt. Bikses nevilks lejā, ja? un ideāli skraidīt apkārt karstā vasarā, kad maz kabatu. Lūdzu, uz vietas Multikams un Tropiks.